Sveiks, klausītāji! Esi sveicināts kārtējā sarunas par mīlestību epizodē. Pirms klausies, vēlējos darīt zināmu, ka, ja tev patīk šis podcasts un gribi veicināt tā tapšanu, aicinu to atbalstīt Patreonā vai padalīties ar sev mīļu epizodi sociālos tīklos. Lai jums mīlestība un patīkama klausīšanās. Čau! Čau. Aiga. Jā. Mēs pazīstam, esam caur mūziku. Jā. Vai ne? Tā mūzika kaut kur, tu esi mūzikā ļoti iekšā? Ļoti. Diezgan ļoti. Tas, ko tu dalījies ar to, kāda tev būs šī nedēļa un uz kādiem koncertiem tu brauc un kā tev dzīve šonedēļ ved, es domāju, kur vēl vairāk mūzikā, vai ne? Jā. Tu visdrīzāk arī par to kaut ko varbūt arī rakstīs, vai ne? Jā, par Saldu sauli es rakstīšu noteikti, jā. Jā. ACDC, ja es tieku akreditēta arī. Tad būs obligāti jāraksta, jā. Man ir 2 jautājumi tikai sagatavoti. Un dabiski, tā kā man ir bijis tas uzsauciens uz to, lai cilvēki piesakās un nāk papļāpāt, ja viņi vēlās, un ja viņiem ir tāda sajūta, tad man tas pirmais jautājums ir, kāpēc? Jo tu man rakstīji, ka tu vienmēr esi gribējis atnākt, parunāties par šo tēmu. Varbūt tu vari pastāstīt vairāk, kāpēc tu pieteicies nākt runāt par šo? Jā, man patīk tavs raidījums. Interesanti paklausīties, jo nav tas tāds, ir privāti, bet tajā pašā laikā arī tā filozofiski un plaši. Es pati esmu diezgan diskrēta, kas attiecās uz privātām, romantiskām attiecībām. Un es šajā vasarā domāju, ka varbūt es kaut kā esmu pārāk diskrēta. Zini? Jo es esmu baigi super profesionāla. Vispār visi man zina super profesionāli. Un man liekas, kādā sakarā es tagad pēkšņi sākšu stāstīt kaut ko tur pa mīlestību, kaut kādām lietām tādām. Protams, man arī ir, man nav tas arī tik kā saka, nezinu, vienkārši, vai es vienmēr gribu piešķirt kaut kādu lielāku jēgu tam, kas notiek, vai ne? Vai atkal tas vienkārši notiek, un tas ir vienkārši noticis, un ko tur daudz atkal domāt. Un tāpēc es tā domāju, ka jāatnāk un jāizaicina sevi, cik tālu es pati tikšu. Jo ir kaut kāds aizsarga mehānisms, jo liekas, ja es tur baigi to artikulēšu un tur baigi plātīšos, ka tas kļūst kaut kā mazāks, ka gribās aizsargāt tieši to lietu, to sajūtu, ko tu sauc par mīlestību, zini? Tev ir kaut kāda pieredze bijusi, kur tā mīlestība, kur tu jūti, ka tu viņu nenosargāji, un tāpēc tev tā? It kā nē. Bet drīzāk tas ir saistīts ar to trauslumu, ka pakāpeniski tā mīlestība attīstās, un viņi ir tāds kodolītis, un tu kā apjēdz, un tev patīk tās simpātijas un tā tālāk, un tas burbulītis un tie spārniņi tur izplešās pakāpeniski, vismaz manā gadījumā. Un ja tu izstāsti to apkārt vairāk cilvēkiem, un viņi saka, kā tad tev būs, ko tu gribi tur no viņa un tā, es nezinu. Man ir vienkārši tā sajūta. Ļaujiet man to sajūtu. Baudīt. Es to negribu nosaukt vārdos. Tāda sajūta, ka spiediens ir liels? Jā, drīzāk tas ir tāds spiediens. Un īpaši, man liekas, ka tas aiziet sieviešu vīriešu attiecībās, ka mēs esam ieraduši, ka tu esi sieviete, tad tu gribi to, vīrietis grib to. Nē, es gribu vienkārši to sajūtu vispirms. Un tad mēs skatīsimies. Tā, kā tas viss attīstīsies. Tas nav tāds, ka tā mīlestība kā prāta apsvērums man, vai ne, un kaut kāds plāns dzīves, tas vienkārši notiek. Un tāpēc, ka tas vienkārši notiek, to brīžiem ir grūti formulēt, un kad tu saproti, ka tas vienkārši notiek, tu vispār negribi to tā kā baigi afišēt. Tu gribi palikt tajā sajūtā, jo kā ir tas teiciens mīlestībai patīk klusums. Es pilnīgi piekrītu. Vai tev ir nācies šos savu skatu punktu skaidrot partnerim, otram cilvēkam? Vai tas kādreiz ir izraisījis tādu nesapratni, kāpēc tā ir? Nē. Nav bijis visiem skaidrs, vienmēr ir bijis. Jā. Jā, jo es piekrītu. No vienas puses ir tā, ka ir tā sajūta, ka tas ir jānosargā, vai ne? Ka
ka negribās ar to dalīties. Un es nezinu, vai tas ir tā teiciena dēļ, kas ir kaut kur iesakņojies, ieprogrammējies, ka tā mīlestība mīl klusumu, laime mīl klusumu. Vai kaut kā gribās to nosargāt. Bet tāpat laikā mēs dzīvojam pasaulē, kur tā mīlestība ir arī tās visādas sliktās lietas. Un tad, ja tā padomā loģiski, bet ja tā mīlestība ir, kāpēc ar viņu nedalīties un neparādīt, iedvesmot varbūt citus, ka tā mīlestība ir? Jā. Bet... Tas prasa drosmi, protams. Drosmi, un tev arī jāzina to lauku. Un es arī dažkārt domāju, ka kur es strādāju tādā publiskā sfērā, un ir tik daudz tie publiskie tēli, un dažkārt, ir tie visi šovi, kur cilvēki atrādās un tā. Un vienā brīdī, tas ir ok, tas piederās pie sabiedriskās spēles, bet vienā brīdī es nevaru. Es nevaru visu. Un tas ir tik interesanti. Un es izvēlos klusumu. Vai tev nesanāk kaut kādā veidā to masku likt arī virsū tādās situācijās? Es saku, es diezgan darbaholiska, un visdrīzāk man zina kā ļoti profesionāli. Jā, un tad arī nerodas jautājumi. Jā, un tad arī tev tur neuzbāžās kaut kādiem jautājumiem. Un, piemēram, arī interesanti, ka, piemēram, intervijas pati veidojot, es netaujāšu par cilvēku privāto dzīvi, par ģimenes dzīvi. Tas man arī ir ļoti tā svarīgi. Un droši vien arī tāpēc, ka, skaties, ir prese konkrēti, kura to vien dara, kā raksta par cilvēku privāto dzīvi. Un ļoti uzbāzīgi. Vai ne? Un es jau arī esmu daļa no šīs industrijas un izklaides, vai ne? Tā kā žurnālisti, mūzikas izklaides žurnālisti. Un tas ir kaut kāds, tāds tā kā atkal jau profesionalitātes vai tāds diskrētuma vai tāds, ka tu negribi iet un nepazīstamam cilvēkam jautāt kaut kādas lietas, kuras būtībā varbūt neatiecas plaša sabiedrība. Un tas arī kaut kādas, tās ir tavas vērtības. Jā. Un, protams, tu jau pazīsti cilvēkus labāk, tad tu zini, tur ir bērni, tur ir kāzas bijušas, tur ir kaut kāds nāves bijušas. Tu jau runā. Bet tad atkal ir jāskatās, kā tu publiski runā vai kā tu runā, ka tu satiecies. Jā, jo man liekas, ka mēs esam tajās lomās, un man jau arī ir tā profesionālā loma tik ļoti tāda stingra, ka arī dzer, ko tu gribi, ko tu okšķerēsi. Un varbūt tas ir tāds joks, tāds uztaisīts, man tas tā neliekas kā joks, jo... Tās ir dzīves. Jā, tās ir dzīves. Un nepareizi interpretētas lietas, viņas rada skandālu. Skandālu pārdod, bet vai man vajag radīt skandālu? Jā, tas ir tas, ko mēs izvēlamies un dod šai pasaulē. Man patīk, ka Juris Rubens vienā podkāstā teica, kur tika runāts par kaut kādām neiedzīgām lietām pasaulē, un viņš teica, pret to neiedzību grūti cīnīties. Viss, ko mēs varam darīt, ir tai neiedzībai likt pretī kaut ko iedzīgu, izdarīt no savas puses. Mums ir izvēle, vai ne? Kādu saturu mēs veidojam, kādus jautājumus uzdot, tu kā žurnāliste, kādu tu to narratīvu veido. Jā. Un cilvēkiem jau ir svarīgi. Tu mani šobrīd vairāk zini kā žurnālisti. Tu jau nezini, kāda ir Aigas Leitholdas vērtības. Aigas Leitholda žurnālisti, kā viņa domā. Tu vienkārši redzi žurnālistu. Un, ja tev ir slikta pieredze bijusi ar žurnālistiem, tu visdrīzāk arī mani kategorizēs kā. Jo visi uz pirmā acu uzmetiem visi ir jāliek vienā maisā. Jā, piemēram, tas ir tas. Bet tas arī ir tas moments, ka es esmu profesionāla ļoti, un tu jau nezini, kā mani. Bet, redzi, tas ir tas publiskajā dzīvē, tajā laukā dzīvojoties, tu arī izvēlies, vai tu iesi būt pirmā dīva, kuras kaislībām seko līdzi visa Latvija, vai tomēr es aizskatros un skaties, kā tas viss attīstās, vai ne? Un izvēlies, ko komentēt un ko nekomentēt. Un tā, jā. Kur tev pašai ir veidojusies izpratne par mīlestību? Un par to, kāda ir mīlestība? Īstenībā tā ir reflektēšana pašai ar sevi par to apkārt redzēto. Un daudz ir ietekmējis tas, ka es esmu rakstoša. Es rakstu jau kopš es iemācījos rakstīt.
Un, kad tu esi rakstītāja, tu pavadi ļoti daudz laika ar sevi. Tas jau ir kā tāds uzstādījums. Un tu domā, kā to labāk pateikt, kā tu veido to tekstu. Un būtībā tu nevari arī būt rakstītāji, ja tev tas nav dabiski, ka tu gribi laiku ar sevi pavadīt. Un, protams, es esmu gājis pasaulē, skatījusies, kaut kas man nav paticis, kaut kas ir paticis. Un tā, un tad tu sēdi kā jau savā uzdevumā un mēģini izstāstīt to no savas prizmas. Un tā arī es veidoju savu priekšstatu par mīlestību, par pasauli, par cilvēkiem. Tāda pašmācība caur to refleksiju. Absolūti, jā. Jā. Bet kaut kādi piemēri tavā dzīvē, vai tie ir vecāki, vai vide, vai kaut kas, kas tev nāk prātā, kad es tev jautāju, kur tu to mīlestību ieraugi pirmo reizi, vai tā kino, vai mūzika, kas tur ir tajā pamatā? Jā, šis labs jautājums. Man jau patīk mīlestību redzēt ļoti kā plašu jēdzienu, ka tas nav tikai romantiski un tikai ģimenē iekšā, ka tas ir tas, kā tu dzīvo pasaulē. Kādu to enerģiju un to nodomu tu ej pasaulē. Un var jau būt, ka, piemēram, tev var nebūt romantiskas attiecības, bet tev ir mīlestība. Tev ir mīlestība ar no draugiem, ne? Tā ir cita veida mīlestība. Tev ir mīlestība pret savu sfēru, pret mākslām. Ne? Kaut kā tā es arī to redzu. Tas ir tik ļoti dažādi. Ne? Un kad tu apzinies, kur tā mīlestība rodas, kurā rajonā, ne? Ka tas nav tikai galvā vai lejā, ne? Tad tev pēkšņi ir tā, hei, bet pasaule jau ir jauka. Un tā mīlestība īstenībā pietiek. Jo es ļoti bieži domāju par to, kāda ir mums tas priekšstats, ko tad mums vajag un kā ir patiesībā. Ko mums vajag. Un cik daudz dažādu stāsti katram mums ir. Piemēram, kad es biju jaunāk, mani nomāca īstenībā fakts, ka tev ir jābūt visu laiku pārīt. Ir tie priekšstati, tu uzvelc kleitu, ja tu flirtē, tu dabū savu boyfriendu, tad boyfriendam tev jāved tur un tur un tur un tā un tā un tā. Man, protams, draudzenēm tas tā strādāja. Man tas tā nestrādāja. Un es mēģināju saprast, kāpēc, vai es tur esmu neglīta vai kāda tur. Un, kā pagāja laiks, un tu dari vēl citas lietas visāds apkārt, tu saproti, bet nē. Tas nav mans stāsts, tas ir konkrēti cilvēks stāsts, kas ir jāpiedzīvo. Tad ir arī, tu satiec cilvēks, piemēram, nesen arī iepazinos. Viņai ir, piemēram, pārliecināta, ka viņai ir jākļūst par māti. Viņa ir dabiski tādu sajūtu, ka viņai vajag vairākus bērnus. Jo vairāk, jo labāk. Viņa tiks galā. Burvīgi. Viņa jūt to pārliecību. Citas atkal citādāk atrod to piepildījumu. Ne? Un gala beigās redz, kā ir, ka tu noņem nost tos slāņus, ko tev māca, kā tev kā sievietē vai tev kā vīrietim ir jādara, vai ne? Tad pēkšņi tev sanāk tavs unikālais ceļš. Un pasaule arī liekas īstenībā daudz patīkamāk nekā varbūt dažreiz šķiet, ka tur visi ir pa pārīšiem, es nē. Ja tu vari būt tu. Jā, tas man šķiet ir tas, kas, ko daudz mēs neapzināmies. Es pats arī esmu gājis cauri šādam te posmam, ka tu jūti, ka tev spiež visu kaut ko virsū, vai tā ir, izglītības jautājumā, vai darba jautājumā, vai attiecību jautājumā. Un tu nejūti, ka tas ir tev domāts, ka tev tas spīdz ir iekšā, un tu esi pamēģinājis, bet tu jūti, ka tas nav priekš tevis, un tas brīdis, kad tu nonāc uz tā sava ceļa, ka tu sajūti, ka, nē, ir ok, ka ir šādi, kāpēc, lai tā nedrīkstētu būt, kur ir teikts, ka tā nedrīkst būt, tad ir tāda brīvības sajūta, un tad jau, kad tu esi tāds atraisīts, tad jau arī to labo un to skaisto un to mīlestību ir vieglāk starot ārā no sevis, nekā tad, ja tu esi tāds, Jā, un redz, un tā bija tā, man liekas, lielākā atklāsme, ko es tikai dzīves gaitā sapratu, ka man nav jādara tā, jo tikai, sievietēm tā ir jādara. Jo nezinu, kas ir pateicis, ka sievietes, tu esi tur sievišķīgi vai kāda tur sieviete, ja tu darīsi tā. Un varbūt kādam tas strādā, man tas nestrādā, un tas ir ok. Un tas ir tā kā, tu arī apzinies, ka tu aizbrauc uz kādām lielām pasaules pilsētām, kur ir tie cilvēku attiecību modeļi vēl trakāki. Jā, kurš mēs neesam redzējuši. Un mēs neredzam, un nezinām, un tad tu kā iepazīsties, un tu saproti,
bāc, ok. Un tad tu saproti, ka tu nemaz tik tālu negribi iet, vai ne? Un arī, tas ir tā ceļošana arī. Gan skatīšanās apkārt, kas notiek, bet tā nevis tā kā analizējot, bet vienkārši redzot, cik dažādi, vai ne? Gan arī reāli viesojoties citās kultūrās, citās pasaulēs, izvērtējot, vai ne? Un tu saproti, bet man ir arī tā kā manējais punkts, un tas punkts ir pareizs, jā. Man. Kas ir tas, kas priekš tevis strādā? Kā tu to raksturo? Tu tā kā netieši šur tur pieskaries to stāstot, bet ja es tev tā lūgtu mēģināt to noraksturot. Tu saki vienkārši, kur man nestrādā šis un nestrādā šis, kas ir tās sabiedrības vai vidas uzspiestās virzieni, ceļa virzieni. Kas ir tavs tas virziens? Kā tu to jūti? Man vispār liekas interesanti, es gribēju arī ar tevi varbūt parunāt tieši par vientulības aspektu. Man liekas, man strādā vientulības aspekts. Man ir tāda ļoti jauna atklāsme, ka varbūt man tā vientuļnieka ir diezgan daudz iekšā. Un redz, un tas ir tāpēc arī, piemēram, es neesmu attiecībās šobrīd. Un arī, tā kā, piemēram, ja tur būtu iespēja būt attiecībās, bet viņam vajadzētu ļoti daudz to manu klātbūt nestrādāt. Un parasti arī ar vientulību baida, un citreiz arī cilvēkiem, kuriem es arī pasaku, bet varbūt tas vientuļnieci, kas ir, viņiem acis lielas, ak, Dievs, viņiem liekas, ka tas tā kā ārprāts, tur kā lielākais sods, bet īstenībā nē, tas godīgi, Un tas ir tik drāsmi, tik dīvaini, bet tas arī tik ņemot vērā, ka es arī ļoti daudz radošas lietas daru un tā, kuras tiešām arī prasa man būt ar sevi. Un tad tu tā saproti, un tu domā, jā, un tas jau ir jāzina tam otram cilvēkam īstenībā. Ka viņam arī ir jātiek galā ar kaut kādām savām lietām pašam. Un nevis tāpēc, ka man tas kā neinteresētu, bet es nevaru, Tas nav par tevi, tas tev nestrādā tā. Jā. Un te ir tas punkts, kā tev var pārmest, ja tu laimīgi stāsti par to, ka tas tev ir ok? Jā. Tas var, šeit, gan jau, ka ir atļauts kādam domāt, ka tas ir jocīgi, bet šeit, ka tas var būt jocīgi labā nozīmē, jo tas vienkārši ir ārpus normas vai vienalga, bet cilvēks ir viņš. Kāpēc lai tā nebūtu? Ja viņš ir laimīgs, kur vēl labāk? Jā, un tu esi ar sevi, un tu saproti, ka tu esi godīga un ar sevi. Un kā tu vari, piemēram, arī būt tādās kaut kādās saiknēs, attiecībās, draudzībā, romantiskās attiecībās, ja tu nezini to savu punktu, vai ne? Un tad ir tas, kāpēc mums ir tik daudz ciešanas. Cilvēks meklē sevis otrā, vai ne? Bet tu nevari atrast sevi otrā. Tas otrs, labi, jūs varat, tur ir sinerģijas, visa veida sinerģijas, bet tās ir sinerģijas, vai ne? Un tur ir tas, visi tie pieķeršanās veidi, vai ne, noliedzošais, tad ir tas trauksmainais un tā tālāk. Ļoti interesantas teorijas, vai ne, tās ir un būtiskas. Un to var redzēt ļoti daudzās attiecībās. Un tie cilvēki tur izmisīgi grib mīlēt, vai ne, bet viņiem nesanāk, un tieši tāpēc, vai ne? Bet tajā pašā laikā es arī apzinos, ka ir cilvēki, kuri nav vientulībai radīti. Viņi tiešām ir cilvēki, un viņi darīs visu, lai būtu cilvēkos. Un tas arī ir skaisti, un tas ir labi, un tas ir viņiem vajadzīgs. Iedomājies, visi sēdētu vientulībā. Kas tas būtu? Nebūtu nekas. Piemēram, arī ir tie teicieni, tev ir jāiepazīst sevi, un tad tu vari būt attiecībās. Ne visiem tas strādā. Arī zini, tā tas ir. Un citiem tieši ir jābūt varbūt lielā barā, tur jāaudzina klasi vai, nezinu, tur jāvada orķestris, vienalga kas, lai viņi tiešām realizētos savā labākajā Tas ir tas moments. Un katram ir citādi. Jā. Man divas lietas, kas man ienāca prātā. Viena, mēs ar manu mīlestību par šo esam runājuši, ka mēs neesam divas pusītes, kas ir satikušies un izveidojuši vienu veselu. Mēs esam divi veseli, kas ir satikušies. Un tāpēc arī viss strādā stipri labāk, jo man nav jāpiepild otrs cilvēks, otram nav jāpiepild mani. Mēs varam vienkārši mainīties ar to, kas mēs esam un būt šādi. Jo arī tas laikam nāk no kaut kādas tādas, vai tā ir Holivuda, bet par to otras pusītes meklēšanu. Ka tur ir kaut kādas jau erors jau tajā pašā. Šausmīgi, kā man
ārprāts. Es nevaru īstenībā izteikt. Tīpaši iedomājies popkultūrā strādāja, raksta par to visas tās sadistiskās popdziesmas. Šausmas. Un tu gribi vai nē, bet kaut kādā periodā viņi tevi ietekmē. Nu. Jā, tas tev griežās uz riņķiem. Jā, visas šīs sadistiskās, mazohistiskās. Nerunāsim par filmām arī, ārprāts. Jep. Un vēl viena lieta, es atceros, man kaut kur mētājās mapītēs datorā viens Ziedoņa vai kaut kāds izgriezums no intervijas, kur viņš konkrēti runā par vientulību. 90. gadi kaut kāda, vai pat 80. kur viņš saka, ka mums vēlreiz vajadzētu pārskatīt šo te vientulības jēdzienu, jo viņš ir stipri pārprasts un mēs esam ļoti noraidoši pret šo vientulību kā tādu. Mums ir bail no vientulības, mēs bēgam no vientulības, lai gan vajadzētu būt tieši otrādi, mums vajadzētu priecāties par tiem brīžiem, kad mēs esam vientuļi, jo tas ir tas brīdis, kad mēs varam veltīt laiku sev, savām domām un kāpt tajos nākamajos līmeņos, un ka tas ir tas brīdis mums, un ka tas ir pilnīgi ok būt vientulībā. Pašmīlestība tā ir. Jā. Tā kā satikties ar sevi, vai ne? Jā. Tu tiecies ar draugiem, ar kolēģiem, tur ej darbā, vai ne, kad tu pēdējo reizi ar sevi satikies. Jā, tā ir tā, kā viņš teica, ka vientulību vajadzētu svinēt. Jā. Kad tu beidz, mums ir tik daudz cilvēku apkārt katru dienu, kā kuram vairāk vai mazāk, bet mēs retāk esam vientuļi nekā nevientuļi, vai ne? Jā. Kā tu raksturo to savu vientulības procesu? Kas tajā notiek? Kas ir tas, kas tev tur patīk? Es nezinu, es varu ieelpot. Tas tiešām tīru gaisu. Tik drausmīgi izklausās. Nelieciet man mierā. Katrs atnes savu enerģiju, vai ne? Un tik daudz esi redzējis, ka tu beidzot izēji. Jo man dzīve ir jauka. Tiešām, tur, protams, augšas, lejas, kā jau mums visiem šajā valstī, bet kopumā tur tiešām tik daudz iespēju, ka man tieši vajag pasēdēt un ievelkt savu elpu, nevis visus citu elpas. Jo mēs jau ļoti reflektējam viens otru. Un tad arī apzināties, ka kaut kāda skumja, tā ir cita cilvēka skumja, un tu jūti līdzi, nevis tu pēkšņi skumji jūties. Vai kā tu tiešām jūties, ko tev vajag tajā brīdī. Jā, tā ir. Jā. Un ko tu dari tajā vientulībā? Es vienkārši domāju, daudz varbūt kāds klausās un vispār nav nejausmas, kas tur ir. Īstenībā dažādas radošas lietas daras. Man pēdējos 5 gadus līmēja kolāžas. Tā kaut kā. Ko fotografēju. Protams, rakstīšana ir. Protams, mūzika ir jāklausās vairākas dienas pēc kārtas. Visu laiku ir ko darīt. Jā. Tur arī tev sanāk to vientulību baudīt arī tādā absolūtā nekā nedarīšanā. Jā, klusumā. Forši. Forši, iesaku visai. Iesaku visi. Ļoti labi. Tas guļu, ļoti labi izguļos. Jā, un tas ir tik interesanti, domājot par sarunu par mīlestību, es tieši gribēju to vientulības aspektu atnest, jo tik tiešām, man liekas, apkārt raisa tādas neirozi, vai ne? Tu kad izšķīries, tev tagad jāmeklē kaut ko randiņiem, jāiet visu laiku, ka tu bez mazvai no vienas attiecībām uzreiz lec otrās un atkal to pašu pieļauj kļūdu un tā. Varbūt citiem vajag, varbūt citiem tā ir skola, viņi satiek un tur skolējās savā starpā. Bet tajā pašā laikā ir svarīgi pateikt, ka var būt arī viens. Un ir īpaši mūsdienu pasaulē. Ir īpaši sievietes mūsdienu pasaulē. Viņas var būt viens. Tev bieži sanāk šo paskaidrot citiem? Nē, man vispār nejautā. Nejautās. Tu jau zini, kā reizēm ir tā, ka mēs jau starojam to, kas mēs esam, un tad nevienam nav jautājumu. Jā. Jo tu varētu, es pilnīgi redzu, ka to varētu būt kādam grūti saprast, un tad tev jāmēģina ielaust šo, ka tā ir vienkārši. Nē, es saku, ir bijušas draudzenes, kuras skatās baisām acīm, kas es pilnīgi tā kā, nē, tev būs viss labi. Es saku, bet man ir labi. Tāpēc, ka man liekas, ka viena tāda
sauksim to pa grābekli, vai ne, uz kur mēs visu laiku kāpjam virsū. Mēs pilnīgi visu šajā pasaulē un to, kā citi dzīvo, vērtējam pēc sevis. Jā. Un, ja man garšo šokolāde, tad visiem garšo šokolādi, jo pastāv, cik šokolāde ir garšīga, un tad kādam negaršo, un tu vienkārši nesaproti, kā tev var negaršot šokolādi, ka tas nav normāli. Visiem taču garšo šokolādi, bet nav tā. Un mēs, tāda maza lieta, vai ne, un tā, bet arī tādās lielās lietās, kas ir attiecības un mīlestība, mēs vērtējam pēc sevis, kā kam vajadzētu būt, vai, nezinu, kādam liekas, ka viens nakts sakari ir tā kā, nē, šito nevar darīt, kādam liekas, ka tas ir pilnīgi ok, kādam liekas, ka šito es nekā dzīvē nemainīšu, un tā, un katram ir kaut kādi dažādi uzskati. Es karsta Krētā gāju šomēnes, un es šeit tad pieslēdzos tiešraidē, varbūt vairāk nekā vajadzētu. Iemesls tam bija tāpēc, ka tie cilvēki, kad ārpus tam montētajām sērijām, viņi runāja par lietām. Tā, ka ir dienas vidus, un viņi nevis vienkārši atpūšās un kaut ko, bet viņi savā starpā tur visu laiku runāja par lietu, par attiecībām, kā viņi jūtās, kāds viņiem domas. Un, protams, ka manas vērtības un mani kaut kādi uzskati saistībā ar šīm tēmām reizēm diezgan krasi atšķirās no tā, kā viņiem ir. Un man tas atkal bija super interesanti, jo es jau neesmu pieredzējis šādu te dzīvesveidu, kā jūs dzīvojat, vai man nav šāda te vērtība. Un ir vienkārši interesanti skatīties, kā jums ir, un nepārmest vai nebrīnīties par to, ka jums tā ir vienkārši super interesanti. Un tas notiek te patās pie mums. Un kā jau tu teici, izbraucot tur ārā, ka tu ieraugi vēl attiecību un ģimenes modeļus, kādus nekad dzīvē neesi redzējis. Bet šī man arī ir jauna atklāsme. Ka apkārt cilvēki stāsta par kaut kādām savām attiecību problēmām, kuras varbūt man personīgi liekas, man ir tādas dīvainas, bet es saprotu, ka nevajag, ļauj viņiem mācīties. Un pat, ko es varu komentēt? Ko es drīkstu par citu cilvēku lietām komentēt? Es vienīgi varu pajautāt, vai visiem ir droši un vai tur nav reāla vardarbība. Un to es īstenībā vienmēr arī uzjautāju par kaut kādām tādām vai veselības un dzīvības lietām. Jā, jo ir kaut kāds brīdis, kad sāks arī mūsu atbildība. Jā, vai tev tā kā viss kārtībā, tu tikai pāris darīšana, jo, jā. Kas ir tās lietas, kuras kas tev nāk prātā, kur tu domā, nevis kas šī ir pa problēma, bet kur tu tikko teici, ka arī šādas problēmas cilvēki risina, un tu vari tikai brīnīties, vērot. Tas ir vairāk, drīzāk par tādām atbildībām, ka uzņemas viens otra atbildību pār viens otram pārāk daudz, neļauj otram mācīties dzīvi un tā. Bet es arī esmu daudz gudru grāmatu salasījusies, es arī zinu, kas tur strādā par psiholoģisko modeli, un man tāds, šis ir tas, bērns vecāks pieaugušais modelis. Tu ātri to saproti, tāds, ok. Jā, tu tev nav jautājumu vispār kas tāds ir. Kas ir kaut kādas tās lietas, kuras tu savā burbulī redzi? Tu neprasot tev savu konkrēti cilvēkus, protams, un tam līdzīgi, bet kurš tu redz, ka tavā burbulī ir kaut kādas problēmas ar šiem jautājumiem vai tiem jautājumiem saistībā ar savstarpējām attiecībām un mīlestību? Es pat nezinu, jo es saku... Man liekas, ka vienā daļa ir tā, kas ir publiski redzama, un tas visiem pārējiem ir publiskais tēls. Un kas ir patiesībā notiek, ir pavisam citādāk. Un es tik tālu arī neeju, jo es saku, es ļoti... Tu nejautā? Es nejautāju. Un šis ir jautājums, vai man jājautā. Un es esmu tikai atbildējis sev, ka droši vien, ka nē. Un vienā brīdī tu jau redzi, ka tur draugiem kaut kas tur notiek, un pilnīgi tev var arī nestāstīt. Tu zini, un tu tev tas, tu izšķīries. Jā, izšķīros. Un tad ir jautājums, labi draudzēns varbūt pastāstīs, kas ir pa pamatu šķiršanās iemeslam, bet čomi. Jo tur arī un redz, cilvēki šķirās manā vecumā. Un tad viņi nāk pie manis. Jo viņiem ir jāiemācās būt vieniem tagad. Jā, un tev ir pieredze? Un man ir pieredze ar to. Un tad ir interesanti. Es varu arī skatīties, un arī saprast, kāpēc viņi ir izšķīrušies no tiem partneriem. Jo vienā brīdī tie
cilvēki viņi projicē uz mani to, ko viņi ir spēlējuši ar saviem partneriem. To spēli? Jā, to spēli, to attieksmi un tā. Un tu domā, bet, protams, ka jūs izšķīrāties, kas tā patieksmi ir. Kas tas mēdz būt? Ja tu, ka vienam ir pareizi, otram ir nepareizi. Tur tādas lietas. Jā. Bet tajā pašā laikā viņi ar mani iemācās būt nedaudz paši ar sevi. Viņi, piemēram, iemācās braukt vien paši ceļojumos, uzņemās to risku un tā. Jā, tā ir liela lieta. Jā. Kā ja mēs to vientulību vēl varam paķidāt no kaut kādām pusēm, kā mīlestība izpaužās vientulībā? Viņi taču tur ir, vai ne? Jā, protams. Bet tev jau rūp tie citi cilvēki, tā vai tā? Tu to mīlestību tu jūti. Bet, jā, tā ir ar caur ādu. Tas nav tāda doma tāda, ka mums ir visu laiku jāpavada laiks kopā vai kaut kā, tādas lietas. Tu jau tā kā redzi, un tu jau kā reiz redzi, kad tev vajag to izrādīt. Labāk tu redzi. To ļauj, tu pieņem to cilvēku labāk. Un caur to, ka tu esi tikai nomierinājusies. Te man jāpastāst, kā tas viss arī izveidojās, kā es to apziņu ieguvu. Tas jau arī caur salauztu sirdi īstenībā. Man bija baigais heartbreaks, tāds, ka baigais. Bet ļoti pozitīvi, jāsaka. Viss izveidojās. Jo man liekas arī, tas lika aizdomāties, kas ir tās salauztā sirds. Un patiesībā tā ir tāda sapnis tur tālumā, tā ilūzija, vai ne? Kā mēs tagad tur kopā kaut ko to un to darīsim. Bet tu jau nepajautā tam vīrietim, vai tu to gribi, vai ko tu gribi. Un tu vienkārši, tev ir kaut kāds ķīmija, un tu tāds, kur tu būsi man īstais. Un varbūt jums ir arī tā saskaņa, bet vienkārši tā ir tik neirotiski viss notiek, ka tur otrs var pārbīties, vai nezinu, pateikt, nē. Un man tā bija. Un man tas ļoti tā, bija liels šoks. Un es raudāju pusgadu. Tiešām pārnes tā nozīmē. Bet, kad tas viss bija izraudāts, jo arī, man liekas, mums ir jāsaprot, ka mums kaut kad ir jāparaud, jo mums ir sāpes katram savu sāpju slieksnis ir citādāks, un tās lietas. Un es arī sapratu, ka tas bija vajadzīgs, lai arī kaut kā izkāptu no kaut kāda tā moduļa, kādai man ir jābūt. Un, jo es biju domājis, redzi, man ir tas modulis, es izdarīšu tā un tā un tā, tas, mēs tad būsim kopā, un mums būs tā un tā un tā. Zinu, kaut kāds 5 gadus plāns, vai ne? Bet tas jau nebija šitien, tas bija šitien. Jā, jo tas ir tas, kā tas parasti izskatās. Jā, un viņam bija savādāk. Viņam bija savādāks 5 gadus modelis. Un tad es atceros, bija ļoti tikai dusmīgi, un tā, protams, tur bija kontakts, nebija, un tā. Un pagāja laiks. Mēs atkal kontaktējamies. Protams, viņam ir cita dzīve, bet tas ir arī ok, jo dzīve ir dzīve, vai ne? Bet galvenais ir tas, ka tas aizvainojums, tās visas emocijas ir prom. Un es joprojām arī saprotu, kāpēc viņš ir svarīgs cilvēks man dzīvē. Savā ziņā vēl joprojām. Un redzi, un tā mīlestība jau nepazūd. Vienkārši tajā brīdī, pirms cik tur tiem gadiem, es biju vienkārši tur saskēmojies lietas, un kad būs pirmā dāma ciemā, tā nebūsi. Nē, tev ir jāiemācās kaut kas cits. Tev ir iespējams jāiemācās ar sevi būt vēl mēs pat arī daudz ko nezinām, kas mums ir vajadzīgs. Un nē, nebūs. Bet tajā pašā laikā tas cilvēks, jūsu saikne jau bija īsti. Un redz, paiet laiks, tu bainies, viņš bainās, viņam dzīvē notikumi, man dzīvē notikumi, jūs satiekaties, jums projām plūdums ir foršs. Protams, tu ņem vērā jaunas faktors, bet tu saproti, jā, mīlestība ir mīlestība. Viņa tā kā ir. Un es arī domāju, man nav bērni, bet arī vecāki, kuri ir radījuši bērnus un pēc tam šķīrušies. Un gala beigās jau viņiem jau tā mīlestība vēl joprojām ir. Labi, jūs neesat vairs tur romantiskie partneri, nedalāt gultu, nedalāt kasi vienu vai jebko, bet jums jau pat ir vislielākā mīlestība. Tur ir bijusi, jums ir bērni kopīgi. Kur tad vēl skaistāk mīlestības apliecinājumi savā ziņā? Tā, kaut kā.
Un tāpēc es saku, dažkārt man liekas, tie heartbreak ritīgi labi. Viņi tiešām sasit ego, jo tu caur ego nevari īsti mīlēt, ja mēs runājam tieši par mīlestību. Caur ego var veidot attiecības, bet tā nav īsti mīlestība, tā ir vienkārši attiecību veidošana, manuprāt. Kad tu zini tās sociālās lietas, es tev, tu man, Kaut kāda izdevības. Jā, izdevības. Un mēs jau arī nevaram nolikt, ka ir jau cilvēki, kur arī ļoti forši izdevības dēļ apprecās. Un viņiem tik tiešām ir tur sapludināt visus tos, tās mantas kopā, un viņiem varbūt tik tiešām apprecēties ir kā uzņēmēja darbība, Veids. Ļoti forši. Prieks, ka viņiem tas strādā, un viņiem ir nervu noturība, bet tajā pašā laikā iet pa kreisi, pa labi, un tad ir publiski skandāli, un varbūt sieva to jau zināja, vai vīrs jau to zināja 3 gadus, un tad vienkārši izgāja ārā no kaut kādas klusuma zonas, vai ne, tas viss. un tad tu nosmīni, vai ne, it kā nevajadzētu, bet tu viņa dzīve, vai ne, katrs jau... Graus popkornus, kā jā. Tā kaut kā. Jā, tas... Tad, kad tu esi tālu no tā salauztās sirds brīža, un tad, kad tu esi sapratusi, kāpēc tas notika un saproti, kur tu esi tagad, man šķiet, ka tas jau ir tas brīdis, kad ir vieglāk, protams, par to runāt. Un tu vari teikt, ka bija tā vērts, tas bija vajadzīgs, un kā es citādi būtu šeit, ja nebūtu tas brīdis noticis. Bet tad, kad tu esi tajā salauztajā sirds posmā. Bet es vispār arī domāju, ka iespējams es šobrīd esmu nedaudz salauztā sirds posmā. Jo man varēja izveidoties kaut kas, bet nevarēja izveidoties. Jo te arī ir, man liekas, vienā brīdī tu tiec caur to savu vientulību un pašatklāsmu līdz kaut kādam momentam, ka tu tik tiešām vari piedzīvot ļoti, ļoti tādu tuvību bez tuvības, tādas seksuālas tuvības. Vai kaut kā tā, un tur kaut kas veidojās mums ar viņu, citu viņu. Viņš saprata, ka viņš nav gatavs. Bet viņš bija godīgs. Bet tā tuvība, tas potenciāls bija milzīgs. Un es jūtu, tas bija pavasarī. Un viņš pateica, nē. Bet arī, redzi, godīgi. Un es arī domāju, kas arī, ko publiski nestāsta tik bieži, bet kā arī patiesībā ir, sievietēm būtu jāzina, ka klausies, ko vīrietis tev saka. Īstenībā vīrietis jau zina, kā viņš jūt, ko viņš spēj un ko viņš nespēj. Un redzam, tām sievietēm viņām jau patīk redzēt to potenciālu. Bet ja tas vīrietis tev pasaka, ka nebūs, skaisti tas potenciāls un sāp jau, vai ne? Tas, ka tu, jo varēja būt. Un tas mirklis jau bija. Dažreiz tas ir seksuāls, dažreiz tas nav seksuāls, vai ne? Tāds, jebkāds bija, bet nē. Un tad, to respektēt, to nē, vai ne, to atteikumu. Tas prasa daudz, ne? Jā, un tas atteikums, viņš jau, saprot, tas jau nav tā kā, ka tu esi sliktāks, viņš ir sliktāks, viņa, vai ne, tur. Bet tas vienkārši tu respektē to, ka cilvēks pret tevi ir godīgi. Pateicis, nebūs, vai ne? Viņš nav, nevis nebūs tā, bet viņš nav tajā posmā, ka viņš varētu. Un tu patiesībā būtu jāliek tas akcents uz to, hei, bet paldies, ka tu esi godīgs pret mani. Šo ir grūti man šķiet novērtēt. Es vienmēr domāju par to, ka ne visi cilvēki ir gatavi, ka pret viņiem ir godīgs. Jā, un redzi, un tās ir tas moments, ko tu dabūji caur to vientulību, ka tu saproti, ir kaut kādi, tie rūgtie mirkļi, kuri ir patiesībā nenormāli vērtīgi. Un tik tiešām tu to vari dabūt tikai tad, kad tu esi strādājis ar sevi. Un tas mirklis jau bija īsts, un tās attiecības, cik mums tur bija, ja viņas varēja būt kā attiecības. Jo arī, kas ir attiecības, ne? Vai tikai tad, kad mēs saucam, hei, mēs esam te tagad tā, vai ne? Šobrīd mums ar tevi arī ir attiecības, diezgan arī nopietna saruna, vai ne? Skatoties viens otram acīs. Bet jā, redzi, un tas ir kā tu to tā kā apzinies sevi. Hei, un tā ir tā atbildība. Atbildība un arī tā novērtēšana, ka kāds cits ir atbildējis tev godīgi, nevis vienkārši nogaustojas. Tā. Protams, skumji, protams, jo bet
man nav vairs 18, lai es tur raudātu spilvenā vai nezinu, 25. Man jau ir pēc 30 attiecīgi. Tā dzīves gudrība jau ir nākus klāt. Un labi, tu atļauj sev paskumt, bet, tāda ir dzīve. Bet tā arī tava atbildība, ne? Kā tu to uzņem. Jo man patīk, kā mans ķīmijas skolotājs mums mēdz teikt, kad brīžos, kad mēs špikojām vai kaut kā nepārāk godīgi izturējāmies pret darbu, kas mums jādara skolas laikā. Viņš bija tāds ļoti foršs, bet brīžos, kad mēs šādi darījām, viņš teica, ka viņam nepatīk, ka viņš čakarē, un viņš palika ritīgi dusmīgs. Man šķiet, ka te ir tā atbildība pret to otru, ka tu zini, ka, ja tu būsi godīgs, tu potenciāli vari otru saskumdināt, bet tu jau neatbildi par tā otra reakciju, vai ne? Un tu neesi atbildīgs par to, kā viņš jūt. Tu zini, ka tas tā var būt. Bet man šķiet, ka tas noteikti ir labāk nekā būt tam, kurš čakarē, vai ne? Jo tas tā jau ir izvēle. Un te parādās, man šķiet, tā gļēvulība. Jo man šķiet, baigā gļēvulība ir to otru cilvēku čakarēt ar kaut kādām šādiem, ka tu nespēji būt godīgs, ka tu nespēji to saņemties, aiziet un pateikt. Un es absolūti saprotu, ka ir grūti. Nav tā, ka ir aizēj vienkārši es godīgs. Nav tas viegli. Tas prasa no tevis kaut ko. Tu zini, nebūs tā viss saulaini, priecīgi iedod 5 un viss beidzās. Tas būs grūti, bet tā ir drosme baigā aiziet un tai grūtībai nostāties pretī tam izaicinājumam. Bet arī, iedomājies gļēvalību pret drosmi, ka tu izvēlies. Vienmēr mums ir tā izvēle. Jā, tā ir izvēle, jā. Jo, tas, ko tu stāsti, kā tu to uztver, vai ne, tu, protams, ir pagājis laiks, un tev ir bijusi skola, un tu esi gana daudz jutusi, lai zinātu, kā uz šo reaģēt. Un nenoliedzami ir skumji. Jā. Es ticu, ka ir skumji. Jā, bet tas arī ir ok. Un tas ir ok, tāpat kā tā vientulība. Jā, un tas ir ok. Un tas saka, kas tur saka, skumjas nav dumjas, vai ne? Vai ne? Un tas varbūt tev palīdz saprast, vai ne? Vairāk kaut ko sevi, vai ne, kas tad tas ir. Un, protams, un tu tad domā, kas ir skumji. Un man ar viņu tiešām labi bija, tā kā, ļoti labi kopā. Mēs tiešām arī emocionāli, inteliģenti visādi sapratāmies. Bet viņš nevar. Un tajā pašā laikā, vai es gribētu viņu tā kā kaut, nezinu, tur glābt, nezinu, tur mammot vēl, nezinu, kas tur arī notiek. Viņš grib tikt galā ar sevi. Lai kāds arī izskatītos. Un tajā vientulībā. Un savā vientulībā vai savā pasaulē, bez manas iejaukšanās. Jo tas jau arī ir tas. Un tur jau arī skaties. Es baigi tā skatos uz attiecībām, it īpaši tādu starpdzimumu attiecībām, ļoti filozofiski un ļoti tā kā cieņpilni. It īpaši ņemot vērā, ka vīrieši un sievietes pieejas pasaulēm ir tik atšķirīgas. Un arī vīriešiem ir jāizcīna sava cīņa kaut kāda tāda, ko es kā sieviete nesapratīšu. Absolūti. Un man nav tas jāsaprot. Man vienkārši ir jāļauj un jāuzticās, hei, bet tu aiziet, tad izcīni un lūdzu nenokalic sevi galvenais tajā situācijā. Un varbūt tam vīrietim arī vajag to sajust, to nāves tuvumu, lai viņš kaut ko izdarītu savā dzīvē savādāk. Es jau nezinu. Sievietēm ir pavisam cita funkcija. Idejiski, labi, funkcija, nē, tas nepareizs vārds, bet sievietes citādāk dzīvi skatās. Bet, varbūt tu vari paskaidrot mazliet vairāk, kur tu izjūti to atšķirību, kur ir tas citādais. Tas skats, piemēram, tevs kā sievietes skats uz to dzīvi, kur tu jūti to atšķirību starp vīriešu skatu uz dzīvi. Es nebraukšu ar mociju ļoti lielā ātrumā. Jā, labi. Labi, varbūt kādas citas dāmas to darīs, bet tomēr sieviete ir tādā ziņā pragmatiskāka un tāda, risku, piemēram, mazāk nevajadzīgu risku uzņemās. Man tas liekas nevajadzīgs risks. Piemēram. Jā, tādos jautājumos. Jā, piemēram, jā. Kas man nāk tagad prātā. Jā. Man bija, bet es atceros, atsaucoties uz to tavu stāstu, kas man nāk prātā, ka neīstais taimings, ka viss pārējais jau ir, bet nav īstais laiks un brīdis tam, lai tas notiktu. Šī kaut kāda savienība savstarpējā. Man nāk prātā daži
pāri Latvijā, kuriem arī līdzīgi ir bijis, ka viņi satiekās, kaut kas notiek, ir forši, bet viņi nav gatavi, lai tas būtu ilgtermiņā kaut kas, un tad viņi pašķirās, un tad dzīvo savas dzīves, un tad satiekās atkal, un viss ir, un ir bērni, un ir ģimene, un tas ir ilgtermiņā projekts. Jā. Bet es šos arī kaut kādā ziņā saprotu. Jo man arī tāda doma, ka tu jau nevari zināt, ko tam otram cilvēkam vajag vēl dzīvē piedzīvot. Es arī esmu tādā kaut kādā ziņā eksistenciālista un arī savā ziņā lielā mērā individuālista. Un es arī domāju, es jau nevaru pateikt, ka tev ir jādara tas un tas tikai tāpēc, ka tas ir manā tajā dzīves redzējumā. Ne? Varbūt tev tiešām vajag kaut ko citu pavisam ārpus manas dzīves piedzīvot, un man arī vajag citu dzīvi piedzīvot. Mums ceļi krustojās, ik pa laikam. Un tad ir kaut kāda, cilvēciskas prieki un bēdas, un tev atkal pašķirās. Un, man arī īstenībā man ir pašai stāsts līdzīgs. Man arī, es nezinu, to laikam sauc par situationship, jā, kas ilgst jau ilgu laiku. Jā. Viņam ir savi stāsti, sava dzīve, un īstenībā arī 2 bērni, vai vairāk iespējams, nezinu. Bet mums saikne turpinās, jā, kaut kādā mērā. Viņa ir bijusi romantiska, šobrīd varbūt ne tik romantiska, bet tu jūti, ir tā kaut kāds plūdums. Tas ir plūdums, tā ir mīlestība, tā ir kaut kas vienojošs. Sauc kā gribi, vai ne? Varbūt tā, ja tu esi tad, nezinu, konservatīvāk cilvēki teikt, vai ne? Bet būtībā tā ir tā dzīve, vai ne? Un kaut kā, redz, ir tie cilvēki, kas ir kaut kādā ziņā svarīgi, vai viņi ir mīļotie, nezinu, kaut kādā ziņā jā. Bet, protams, man rūp, lai viņš arī nenositās savā vīrieša kaut kādā pārgalvībā, vai kaut ko, lai viņam, tomēr sagaida sirmumu un tā. Un ko tu zini? Un rūps ir kaut kāda mīlestība. Ir mīlestība. Jā, un ko tu zini, varbūt arī pienāks mūsu laiks pēc, 15 gadiem. Tu jau nezini, ko tev tā dzīve ir nolēmusi. Man vienmēr ir abrīnas vērti šķituši tie cilvēki, kuriem ir paredzēti, ir plāns 20 gadiem. Kuri pilnīgi zina katru savu dzīves, gājumu tur, vai ne, un soli. Kā? Bet forši viņiem atkal. Viņi var ņemt visus kredītus, un viņi zinās, kā viņus atmaksāt, un vēl atkal. Bet man tas liekas pārsteidzoši, tāpat kā es nezinu, tiltu uzbūvēt, es nevaru iedomāties. Tev vienā līmenī tiltu uzbūvēt un zināt. Zināt savu dzīvi 20 gadus uz priekšu. Un es domāju, ka tā arī dažkārt notiek. Un tu domā, atkal caur savu ego, kāds ir tavs tur tips, vai ne, kādu tur tās attiecības tu gribi. Tas ir viss jau ļoti jauki labi, jo tev jau ir kaut kā jāizpēta sevi, un ar sevi jārunājas, vai ne, bet gala beigās redz izrādījās, un tā vienmēr arī saka, viņš vienmēr ir blakus kaut kur, vai viņa bijusi tev, ne. Kas ir kaut kāds tavs, tas, nezinu, čeklists skanēs tā ļoti vienkārši, jā. Bet, un es arī saprotu, ka varbūt tu attiecības nemeklē, bet ja sanāk tā satikšanās, kas ir tas, kas tās tavas vērtības, kas tev, tajā otrā cilvēkā tu redzi, un tev ir tāds, jā, viens ir, es ticu, ka sajūta, bet vai ir arī kaut kāds... Humor izjūt īstenībā. Visam vienkārši īstenībā. Tas ļoti, man liekas, humor izjūt ir ļoti svarīgs aspekts, lai saprastos. Jā. Vai tās neesamība reizēm nekādam? Jā. Jo es domāju, nezinu, humoru izjūtu, vai to uztrenē dzīves laikā, vai piedzimst? Piedzimst. Jo es arī tā domāju, piemēram, atkal mans stāsts, vai zini kā ir, pasaka, ko tu slēpi, vai ne? Katrs mēs kaut ko slēpjam, vai ne? Un es arī tādā publiskā, tādā pieklājības sfērā tur strādāju, vai ne? Tur komunikācija. Es zinu, ko es slēpju. Šausmīgi humoru izjūtu. Man patīk karātavu humors, kaut kādi pilnīgi netaktiski joki, šausmīgi, kaut kādi traktoristu lietas. Un kaut kādas strakas replikas. Un es domāju, kas ar tevi, sieviete? Bet tā ir, tu izlādējies. Man, piemēram, arī ir svarīgi, ka pretī būtu partneris, kurš arī to saprot un kurš var
to tā kā panest un arī atsirst atpakaļ. Un tas ir tāds tā kā, ļoti melni dažkārt, bet ja ir divi tādi, kur to saprot, man liekas, ļoti pikanti, ļoti labi un tādi izlādi. Man tāds, Un tev jau dzīve jau ir uz pusi labāk palikusi. Jautri. Jautri, jā. Un es to apspiežu. Attiecīgi varētu arī padomāt, ka man nav humora izjūtas. Un man dažkārt nav humora izjūtas, jo es tev nevaru pa kaut ko pa līķiem jokot. Jo daudziem jau nāve ir tabū tēma arī, saprot? Man jau arī bail ir no nāves, bet tu labāk par nāvi iesmē nekā baidies no viņas, vai ne? Tā vai tā tev nāves mies iespētē, jā, tā. Jā, un tas tev ir tāds būtisks aspekts, un tas ir tas, ko... Tas ir būtisks aspekts. Tāds viens no pirmajiem, viena no galvenajiem indikatoriem. Jo skaidrs, padomā, protams, ir kaut kādi tur vizuālie tipi, kas tev pirmais iekrīt acīs, bet dienas beigās mēs visi mainamies, mēs novecojam, ne? Te ir tievāk, te ir resnāk, te ir sportiskāk, te tādi mazāk sportiski, attiecīgi smuki jau ir tas vizuālais, ķermenis jau ir skaisti, bet tas nevar būt primāri. Tas ir patīkami vienkārši blakus, vai ne? Bet humora izjūta ir ļoti svarīga lieta, jā. Jā, tā saglabājās. Jā, humora izjūta ļoti. Un ja tu nevari parādīt joku, viņš tev nesaprot, domā, kas tu galīgi tādu, nebūs. Jā, tas ir tāds, es pilnīgi piekrītu, jā. Jo tas ir, tu arī saki, tas joks, vīrieši labu humoru izjūtu ir bīstami. Viens joks, un tu jau esi kaila. Ļoti labi. Šo es nebiju dzirdējis. Ļoti labi. Mans otrs sagatavotais jautājums. Pirms 50 minūtēm es tev uzdevu pirmo sagatavoto jautājumu. Otrs sagatavotais jautājums. Tu tam pieskaries ik pa brīdim, protams, un kaut kā tieši vai netieši atbild uz to, bet es tev gribētu palūgt sakopot tās domas un atbildēt, kā tev šķiet, kā tu jūti, kas ir mīlestība. Pirmkārt, man liekas, ka tā sajūta vienmēr arī mainās un papildinās, vai ne? Bet, ja es šajā mirklī varu teikt, arī padomājot, tas ir ar rūpēm saistīts. Tādas lietas, bet lieta nē, bet ar rūpēm saistīta sajūta, kur tu ļauj otram būt, bet tu redzi kādas sīkas lietas, niansītes. Un dažreiz komunikācijā arī, protams, ir svarīgi, vai ne? Bet tu redzi, tu nokomunicē to, tu dzirdi, jūti. Tas ir tāds pilnīgs tāds mirklis. Tas ir tas, jā. Bet tās rūpes nav arī, atkal kādi ir cilvēki, citiem ir rūpes izrāda visu laiku tev tur palīdzot kaut kā tur praktiski, vai ne, citi uzklausa, citi tev vienkārši ieskaita naudu, vai ne, tas ir atkal atkarīgs tik cilvēki, bet kaut kā ar tādām, un latviski arī tās rūpes liekas arī tāds smagnējs vārds savā ziņā. Norūpējies, vai ne, bet tā ir tāda uzmanība, kas nav ārišķīga tādā ziņā ļoti, bet tā ir tāda pa tēmu, uzmanība, ka tu redzi to otru cilvēku un redzi otru cilvēku. Nevis redzi otru cilvēku kā savu dzīves nastu tur nesēju. Tā kaut kā, man liekas. Jā, rūpes ir liela daļa no tās mīlestības izpausmes, un man patīk tas, ko tu saki par to, ka tās rūpes nevienmēr ir tādas ārišķīgas. Jo, ja mēs runājam par tādām āršķībām, aizskatīt naudu, tas jau būtu tāds, ne tieši skaidrs fizisks, tā kā rūpju apliecinājums un izpaušana. Bet ir kaut kāds, tas, ka tu domā, cikos otrs būs mājās, vai viss ir labi, vai viņš ir paēdis. Tu kā tu āršķīgi izpaudīs aizvedot viņam pusdienas. Ne? Bet tas arī ir forši, man liekas, ārkārtīgi jauki. Un tā ir arī mīlestība, un to var mīlestība būt starp draugiem, ne? Arī dzen, ka tu zini, tu atceries, jau tur garšo tas un tas, un tu paķer pie ceļam, jo zini, ka draugs vai draudzene nē, tur aizmirst regulāri paēst vai kaut ko tā. Jā. Tā ir tāda sadarbība, arī mīlestība kā sadarbība, tāda, sinerģija, kā mēs arī to saucam.
Jā. Tas ir arī kaut kas tāds radošs faktors arī, radošs ir, pavisam tā konkrēti bērnus radīt, vai ne? Tas ir pavisam konkrēti, vai ne? Mīlestības auglis, kā saka, vai ne? Bet tajā pašā laikā tas varbūt arī jebkas cits, ko jūs kopā sinerģijā veidojat. Jā, katra tās kombinācijas tik daudz un dažādas, izpausmes tik daudz un dažādas. Jā. Tāpēc man ļoti patīk šīs sarunas veidot, jo tad katrs atnes kaut kādu savu un pastāsta, kā viņam ir. Jo mums kaut kā man šķiet, ka liekas, ka visiem ir tā kā, principā vienādi, vai ne? Tur plus mīnus, bet ir principā vienādi, bet nav jau. Tur ir tik daudz niansētas tās atšķirības, un tev katra šī, kā tu saki, sinerģija ir jāskata individuāli, un vienkārši tas tev tā varbūt nav, un tas, protams, ir ok, ka tev tā nav, jo tev ir tā, kā tev ir. Bet cik skaisti redzēt, kā tā mīlestība izpaužās kaut kādos tādos sīkumos, vai tur, nezinu, klasiski varbūt ir savam partnerim tur muguru pamasēt, vai ne, bet man patīk tas, ko tu minēji par to, ka tev tas draugs atved ēst, un viņš ne tikai zina, ka tu varbūt visdrīzāk neesi paēdis, bet viņš arī zina, ka nevar ņemt tur, pieņemsim, ar sīpoliem šo te, un viņš tev atved, nezinu, tur burgeru bez sīpoliem. Pats, ko forši. Cik kāda niansēta tā mīlestības izpausme tur ir. Jā, un redzot, te jau ir svarīgi tikai pateikt, ka tas process, vai ne, tā jau ir tā mīlestība. Tik ikdienišķi, bet tā ir mīlestība. Un tas nav tikai rezervēts tikai kaut kādiem diviem cilvēkiem mīlētājiem, romantiskajiem, seksuālajiem. Nē. Tu vari mīlestību ļoti arī izpaust pilnīgi, tas ir platoniski, bet nerunāsim par platoniski. Normāla draudzība. Kas tev grūti paņemt burgeri bez sīpola, ne? Zini. Viņš neko neprasa. Tas neko neprasa, tieši tā, bet tas otram daudz nozīmē. Jā, bet arī tas, ka tu, nezinu, stāvi tur maķītī vai ne, grasies pasūtīt, un ka tev tā domiņa ienāk prātā. Dabiski, ka tev nav zini, ka tev tas nav darbs, ka tā mīlestība nav darbs, ka tev tagad ir jāatcerās, ka nedrīkst bez sīpoliem, ka tur nedrīkst kola būt ar cukuru, blablabla, vienalga. Bet ka tev dabiski ir tāds, jāpieņem bez sīpoliem viņam vai viņai garšo bez sīpoliem. Cik tas tā plūstoši nāk, nepiespiežoties. Un tieši, man liekas, arī tas darbs ir ļoti forši arī tēma, ko var paturpināt. Jo arī, man arī šķiet, tā mīlestības sajūta, ko es izjutusi, piemēram, arī romantiski, ir bijusi tas moments, kas var būt bez kaut kādām sociālām maskām vai kaut kā nestrādāt, vai ne? Es ir tiešām brīvi izpausties no savu kodolu. Bet tajā pašā laikā, kad tu esi ilgtermiņa attiecībās, tu nevari arī tā pašplūsmā to visu palaist. Jo man liekas, attiecības arī ir ar augšanu saistīts. Mīlestība ir ar augšanu saistīta, vai ne? Atkal pavisam konkrēti, veidojot ģimeni, veidojās bērni, vai ne? Kas ir papildinājums attiecīgi. Jūs augat no 2 uz 4 vai kaut vai uz 3, vai ne? Un tas arī prasa uzreiz mīlestības tādu augšanu. Un tas ir tur ir tas darba faktors, jo ir tas jaunais cilvēks ienācis pasaulē, vai ne? Un tev ir tikai jāmācās kaut kas no jauna. Ja arī nav bērni, vai ne? Kādā brīdī kāds grib kaut ko darīt jaunu, un tad jūs runājat, un kā jūs augsiet, vai ne? Kamēr es iešu tajos kursos, es iešu labi tur, vai ne? Un kā kaut kas mainās, vai ne? Un man liekas arī, piemēram, svarīgi, īpaši romantiskajās attiecībās, ka tu vari augt un mainīties, ka tur nav kaut kas fiksēts, un kaut kā tā. Noteikts, un mēs darām tā un tikai tā. Attiecīgi 5 līdz 9 līdz 5, 5 līdz 9 nebūs. Un pēkšņi man ir jauna ideja un jauna vajadzība, ka es iešu un to vajadzību izdarīšu. Nē, jo tā esi tu, ja tu to nedari, tu pazaudēji. Jā, un tikai pēkšņi attiecīgi arī tas modelis tur kaut kāds bagāts vīrs, vai ne, tur labi, tagad man uzturēs, bet tev visa uzmanība man tikai jāvelta, vai ne, un tagad tu neies nekur citur, mēs tagad brauksim pie draugiem, tur uz golfa laukumu, vai, nezinu, kaut vai tur cepināt gaļu kaut kādā mājas dārzā, kā visu vasaru, arī nederēs, vai ne. Tā kā, tas ir tas moments, kā tu audz, kā tu mainies, vai kā tu pieņem arī to otru tādas vajadzības pēc augšanas, vai ne.
atkal jau, cik dažādi cilvēki. Citiem varbūt vajag tieši to miera dārzu, miera ostu, vai ne? Un kur tā kā mēs nemainīsim te neko, viss ir stāv tā kā ir. Mums ir tradīcijas, kuras ir iekaltas, kopš mēs tur apprecējāmies, vai ne? Tu jau nezini. Un kas es esmu, man neka pateikt, ka tas ir tik garlaicīgi. Viņiem tas ir vajadzīgs, viņiem tas, nezinu, dod to mieru vajadzību. Jep, tieši tā. No tā, bet man tā izaugsme, kur tu audz, vai ne? Un kā tu skaties, un kā reiz man arī patīk tas teiciens, ka tu labi, tu iemīlies vienā cilvēkā, bet tu patiesībā dabū mīlēt tik daudz versijas tā cilvēka. Jo mēs jau augam, ne? Nu, katru mīļu brīdi. Un tas, ko tu iemīlēji sākumā, viņš pēc tam ir vēlāk, ir pavisam savādāks, nu jau. Un tā ir tā mīlestība, ka viņa aug. Un kāpēc cilvēki ļoti bieži viļās? Nu, protams, viņi sēž nostalģijā, tu biji tāda un tāda, tagad tu esi tāda un tāda. Nu jā, bet dzīve iet uz priekšu. Tu nevari to mirkli arī noturēt. Un tas arī īstenībā var palīdzēt arī to salauzt to sirdi dziedēt. Tas mirklis bija, bet dzīve iet uz priekšu. Tev nestā plūsma kaut kur citur, zini? Jep, tā bija un tā vairs nav. Jā, un tu liekas, kāpēc nav? Bet nav, viss mainās. Un taškārt, zini, tās pārmaiņas, bet grūti, nu... Vai kā mums nepatīk, ka kaut kas mainās, ne? Jā. Man liekas, tas arī saistīts ar to, ka tu, tad, kad kaut kas sāk mainīties, tu jau nezini, kā būs. Un man šķiet, ka tā neziņa mūs baida. Neziņa no tā, uz ko šis mainīsies. Vai šis ir kāpiens virsotnē, vai šis ir kāpiens lejā. Un varbūt tas ir tas, kas mums tā nepatīk. Arī tas komforts, ka mēs esam komfortā, mēs esam atnākuši kaut kur, te ir labi. Un tagad kaut kas sāk mainīties, un nav patīkami, ka kaut kas mainās, jo bija taču labi, kāpēc ir jāmainās kaut kam. Jā, un tu gribi kaut kā bišķiņ ilgāk to komfortu izjust. Jā. Tas tā laikam cilvēcīgi ir. Jā. Un patīk, ka ir tāds seriāls How I Met Your Mother, un bārniem viens no likumiem ir man tikai viens likums, new is always better. Ko es tev gribēju jautāt? Par to, ka tu zini, ka tev vienmēr būs jāaug, un ne, ka tu vienmēr augsi. Man šķiet, ka baigi būtiski, redz, tu jau sevi zini, un tu zini, ko tev vajag, un tu zini, kā tev vajag, un kā tu gribi justies, un kur tu gribi būt, un kā tu gribi to savu apkārtējo to vidi. Un tad, kad tu šīs te lietas zini, tad atnāk tas otrs cilvēks, un tu jau redzi, vai viņš iedarās, tas otrs cilvēks šai bildē, vai neiedarās. Nu, ne tikai tur, nezinu, vecums, bet tieši tās vērtības kaut kādas, un tā spēja to tevi saprast, kas tev ir nepieciešams, un spēja to pieņemt, un ne tikai pieņemt, bet arī, bet forši, ka tev tā ir. Jā. Man šķiet, ka tas tā būtiski ir, ka tu zini sevi, ka tu zini, ko tev vajag un kā tev vajag. Un ir ok, ka citiem ir citādi, bet tev ir šādi. Nu, ka tev nedara tas aizbraukt tur, cept gaļu, un ka kāds tev liek kaut ko darīt pret tavu kaut kādu iekšējo sajūtu vai gribu. Jā, un redz, un tas ir tas ceļu, ko tu izvēlies. Ne? Un tas ir tik interesanti, un tā ir tāda iekšējā zināšana. Citiem, redz, ir tas, ka vienmēr zinājuši, jā, es tur būšu tur, man būs tur tā un tā, un arī lielās baros, un ir tāds rītīgi kompānijas dvēseles, un viss lieliski. Un man ir, tev ir tas sauciens, calling, vai ne, tur tev call sauc, vai ne, un tu domā, nē, man tik jāpadara tā, jo, visi dara tā. Nē, tev sauc skaļāk, tavs sauciens. Un katram tas sauciens ir savs. Man šķiet, ka tas ir, es nezinu, cik tas ir pa izvēli. Nu, ka tu, protams, izvēlēs atsaukties uz šo saucienu, bet ka vienkārši citādi jau nevar. Jā. Un ir divi varianti, vai nu tu atsaucies vai neatsaucies uz to saucienu. Tā ir vienīgā izvēle, ko tu izdari, jo vispārējais man šķiet, tas ir tā kā, es nezinu, vai mēs baigi izvēlējāmies elpot, vai ne? Man šķiet, ka tas ir tieši tāpatās, un ja kāds tev saka, ka tev ir jādara šitā, un kas ir pretrunā ar to tavu saucienu, man šķiet, ka tas tāds aicinājums, vai tu vēlies neelpot šobrīd. Man šķiet dabiski mums tāds, brīžos, kad mēs novirzamies no tā ceļa un aizējam kaut kur, kur pat nav mācības nekādas, vai arī nosacīti ir par novirzīšanos, ka mēs jau iekšēji jūtam, ka mūs ņaudz vai kaut kur mūs spirinās mūs tas gars un raujās jautājums, cik tu ļoti to izjūt un ļauj sev just to, ka kaut kas nav kārtībā. Jā. Jā, tas tā būtiski. Mēs arī
kaut kad viena no iepriekšējām sarunām bija par to, cik svarīgi viens ir mācīties to mīlestību, lai var saprast, kā vispār viņā būt, kā viņu raidīt, kā viņu saņemt, bet arī mācīties sevi un saprast, ko tad tev vajag, ko tu gribi just, kā tev vajag. Un tas, ka citiem ir citādi, ir pilnīgi fine. Tā viņiem vajag vienkārši. Nu jā, un zin, tā salīdzināšana, man liekas, mana mamma, tur jāsaka paldies, mamma arī vienmēr saka, tev nevajag salīdzināt sevi ar citiem. Nesalīdzīt sevi ar citiem, nesalīdzīt sevi ar citiem. Bet kā lai nesalīdzina, ka skolā mums visu laiku ikvienam otru salīdzināt? Un kā lai nesalīdzina, un kamēr tu to tikai iemācies, nesalīdzināt un vienkārši pieņemt, Un tad tu pēkšņi priecājies par to otru, labi, tu nesaproti, varbūt, bet tu nevari saprast, kā tu vari visu saprast. Tu nevari saprast otru. Tu pati sevi nesaproti. Tu bieži guļ, tas ir baigi augstprātīgi domāt, ka tu otru sapratīsi. Un man liekas arī viena no atziņām, kāpt otru kurpēs, tu jau vari mēģināt, bet tā kā tepišmaut dziesmā ir. Tu iekāp tajās kurpēs, bet tu tur klumpačo, ne? Jo gala beigās katram ir tas stāsts ir savējais. Un vienīgais tu vari būt hei, labi, es tev paklausos, vai atvainojos, šobrīd nevaru tev klausīties. Man pašai jātiek galā ar sevi. Atkal izvēle. Vismaz divas izvēles. Vismaz. Ko tu pierakstīji uz lapiņas? Man pirmais. Bet tas labs, radošiem cilvēkiem dažreiz nevajag pārgulēt, bet gan kopā radīt mākslu. Šādi kaisle būs produktīvāka par saldenu rūptu gadījumu sakaru. No kurienes tev šis iznāca ārā? Bet tā arī ir pieredze. Jo arī, man patīk kraši ir. Tev baigās simpātijas kaut kad. Man vismaz ir. Visu laiku kaut kādas simpātijas. Bet tas nenozīmē atkal neko tādu, ka tur tagad būs kaut kas tur taps. Parasti tas nekas nav, vienkārši simpātijas. Un tad es arī saprotu, ka pati es sevi saucu par ļoti radošu. Ne? Un ka labākajā gadījumā tas ir kaut kāda, tas ir laba saruna, kaut kādas lietas, ko tu vari izdarīt kopā, un tev nevajag nemaz tālāk iet. Jo tur sākās visādas atbildības un sekas. Un būtībā tie kraši, vai arī rakstot par mūziku, es jau arī redzu to ķīmiju skatuves, kas notiek, ka cilvēks cilvēkam patīk. Un tas patīk, tas ir ārpus, tas ir vienkārši ir tā ķīmija. Un mēs viņu nesaucam absolūti nekādos tos terminos, kas tagad ir populāri, vai ne termini. Viņi vienkārši ir, un tā māksla ir tik sulīga, tik garšīga, un tā ķīmija ir bijis tik laba. Un viņi ir ziedojuši to visu enerģiju mākslas radīšanai. Nevis kaut kādās, pa labi, pa kreisi skatieties. Jo māksliniekam arī bieži ir tie stereotipi, ka viņi jau staigā pa labi, pa kreisi. Un dažkārt tas arī ir tā, vai ne? Un tad tu padomā, ja viņi to visu ieliktu patiesībā to enerģiju tajā mākslā, vai ne? Un būtu tā mīlestība ar to lietu, ko viņi dara, kas tā apvada pa ģeniālu sajūtu, vai ne? Iznākt ārā. Tas jau nenozīmē, ka nevajag pārgulēt. Tas ir atkal... Viens otru neizslēdz. Jā, starp citu, bet tā ir atkal tā apziņa, kas tad mums te būs. Nevis tā vienkārši kaut kā patēriņa sabiedrībā, mēs kaut ko viens otru patērējam, bet hei, labi, mums ir tas sakars, ka tāds gan šitāds, bet tur ir top kaut kas. Un tas ir tas mūsu... tas moments. Un, kad tu tā kā apzinātāk, īpaši kā radošs cilvēks, to visu simpātijas sāc tā kā sevi filtrēt, rezultāts parasti ir ļoti labi. Un tur var arī no seksa ļoti atdalīties. Un var, protams, arī tur notikt seks. Visādi gadījumi. Jā. Baigā doma. Bet man pateikt, ka tu tieši atnes šo no... pirmkārt, industrija, kurā tu strādā, pat esi radoši, un tu atnes šis būs ļoti labs, man liekas, papildinājums. Tev kaut kas jau pierakstīts? Kad nolem precēties, atceries, tu precies ar visu ģimeni. Jā, šī ir tāda lieta, jā. Un tas ir ļoti svarīgi. No kurienes tev šis nāk, šī domiņa? Vērojot cilvēkus apkārt. Slikti stāstījumi.
Ne tikai, bet man liekas arī, tas ir stāsts par to, ka tu apzinies, ka tu tagad veido kopīgu ceļu. Un, manuprāt, ja tu tik tiešām arī gribi precēties, ir svarīgi iepazīties ar otru cilvēku ģimeni. Jo atkal jau mans hobija psihologs ierunājās tas jau, kas mēs esam. Mēs esam tie mūsu senči. Un gribi vai nē, labas attiecības ģimenē, sliktas attiecības ģimenē, tev tas ir jāzina. Un tev ir jāiepazīst tie vecāki. Un tu jau, tas jau ir ļoti, ļoti īstenībā nopietni. Un tad tu tiešām ej ceļu kopā, vai ne, aprecoties. Un tas, kā reiz, ja precēšanās ir rituāls, ceremonija, tad vajag to darīt pareizi. Un zināt, kas ir kas, tādā ziņā. Un ko tu uzņemies, jo dienas beigās jau mēs būsim arī saviem draugiem vai mīļotajiem šad un tad vecāki. Vai mēs viņiem būsim šad un tad arī tie bērni, vai ne? Mums būsim tajā trīsstūrī, vai ne? Visu laiku nevar būt tikai pieaugušais. Un tad tu vismaz zini, ar ko tev ir darīšana. Tad tu iepazīsti daudz nopietnāk, jo tā sistēma psiholoģija, kur ir tās ģimenes faktori jāņem vērā, ir ļoti nopietna. Un ļoti labi var atrast sevi caur pētot savus dzimtsrakstus. Nevien tur vienkārši, es esmu tur arī tādas vai tādas nacionalitātes, bet pavisam tā saprotot, kas ir kas, kāpēc ir kaut kādas traumas, varbūt, kāpēc ir kaut kādas sāpes, vai ne, ka tur, vai ne, kā pārdzīvoja to karu, vai ne, tur tie vecāki, vai ne, vai kāpēc ir tāds lepnums, vai ne, ka varbūt ir mužnieki bijuši, vai ne, tā. Tas ir katram pašam individuāli, bet arī tīpaši savienojot divus cilvēki, savieno savu ceļu, vai ne, ar laulības saitēm, tas ir vēl jau vairāk. Jā, tas ir faktors noteikti, tur jau nāk daudz kas līdzi. Domāju, ka ne visos gadījumos, gan jau, ka ir visādi, ja mēs pabraukāt apkārt, paskatītos, ir visāds pieredzes, bet lielākoties es nākam piekrīt, ka tur jau nāk līdzi. Mēdz gan es redzējis, ka jaunie pāri atdalās no ģimenēm. Arī kaut kādu tur uzskatu atšķirību dēļ vai... Bet tev tā vai tā ir jāzina, kas ir ģimene. Jo nepavēlt jau viņi atdalās no ģimenes. Kad tur ir tāda kaut kāda traumas moments, vai ne? Un, protams, ja ir vieglāk atdalīties, tad jāatdalās, vai ne? Un jātiek galā, bet tur jau nevar tā kā noliegt, ka tur ir tas faktors, kāpēc kaut kas noticis tā kā noticis. Jā, saprotu. Jo, jā. Tīpaši precoties. Pirmie gadi ir tur saldi rozaini, bet pēc tam jau tur sanāk īstā dzīve. Un ja tu nezini, kas ir apakšā saknēs... Jā, bet tā, kā tu domā, tā īstā dzīve neparādās jau pirms tam? Jautājums, kad jūs izlemat precēties? Jā, es nezinu. Man nav bijis tāda situācija. Tas atkal padoms. Neprasīts. Jā, pirmā situācija man ir bijusi, otrā nē. Jā. Atnes divus tādus, ne? Viens padoms, kur es zinu, kā ir, otrs padoms. Es nezinu, kā ir, bet izklausās šitā. Izklausās labi. Izklausās pareizi. Jā. Vedot sarunu uz nobeigumu, vai ir kaut kas tāds, ko tu vēl gribētu pateikt, kas tev liekas, ko tu vēl neesi pateikusi, vai kāds novēlējums? Jā. Vēl smags jautājums. Smags jautājums. Jā. Es laikam solīju baigi pikantu. Man liekas, arī par mīlestību var runāt arī ritīgi pikanti. Atkal tad aiziet man tā humora izjūta, bet mums aizgāja tā filozofiski. Jā, tā kā vajadzēja. Kādam šādu vajadzēja. Kā vajadzēja. Bet tā pikanto vajag arī saglabāt. Manā personīgajā uztverē, ja tev nav tā pikantuma, tad arī tā dzirksts var apdzist. Varbūt vajag viņu tā mērenāk padarīt, bet tad jādomā katram, kas ir pikanti. Par to man šķiet tādā attiecību kontekstā jau daudz runā, kā to dzirksteli saglabāt, vai ne? Savstarpējo, un tie veidi jau ir dažādi. Jā, es nezinu, cik kuram jāpiespiežās, ne, to darīt un kādā metodē. Jā, un dienas beigās varbūt vajag arī, tad jāapdziest, tad apdziest, vai ne? Un tas arī ir tas
laikam noslēgumā, ja apdziest, ja zināt, kā izkāpt ārā no tās situācijas, kā piedot, kā sākt no jauna, ja vajag sākt no jauna. Domāju, ir vērts kādreiz arī šķilt to dzirkstēlu vēlreiz klāt, ja viņi ir apdzisus, vai apdzisis ir apdzisis un viss? Baigi grūti atkal vispārīgi runāt, vai ne? Visādi var būt. Jā, visādi var būt. Jo saka, veca mīlestība nerūst, un tā arī ir taisnība. Kaut kādos faktoros. Ir arī bijušas situācijas, kur paskaties, kā es tādu varēju. Un tad tur nav mīlestība. Jo īstenībā jau mīlestība nerūst. Un var jau būt, ka viņa transformējas un viņa no tās dzirksteles, kur vajadzēja varbūt radīt bērnus vai mākslas darbu kopā, viņa vienkārši ir iegājusi tiešām draudzībā. Un ir jau arī piemēri, ka bijušie ir kļuvuši par draugiem. Un tik tiešām arī bez greizsirdības, bez kā, viņi ir transformējušies par draugiem, kur arī labprāt arī aplaudē saviem bijušajiem un dod viņu esošajām pusītēm varbūt kaut kādu pat labu padomu. Lai cik dīvaini tas neizklausītos, bet tā arī var gadīties. Varbūt, kāpēc tā nebūtu. Es tieši tikko lasīju Gvinetu Paltrovu. Kas ar Krisu Mārtiņu bija kopā? Gvinetu Paltrovu? Jā. Kris Mārtiņš esot tagad izšķīries. No Dakotas Džonsons. Jā, un Gvineta esot uzaicinājusi Krisu Mārtiņu dzīvot pie sevis, un viņai pašai ir vīrs un dzīvot pie sevis, un viņas vīrs savukārt viņam bija tāds, kas pa sūdu, tā kā viņš esot tur gājis pa gaisu, bet kā bija rakstīts pietuvinātajā avotā, saka, ka Gvineta Paltrova ir tā, kas izlēma visu mājās anyways, tā kā Kris Mārtiņš varbūt dzīvos atpakaļ pie Gvinetas Paltrovas, kamēr Gvineta Paltrova viņam atradīs jaunas attiecības, kā viņa solīja, ka viņa palīdzēs. Tā kā viņš būs gatavs, es tev palīdzēšu. Tā, var būt arī šādi, jā? Jā, un viņi varbūt domās, es te trenēju viņu visu te tā, vai nesagatavoju, viņš tagad nabags noklīdis, vai ne, tagad paņems. Tas izklausās pēc Paltrovas, jā. Bet tas īstenībā izklausās. Tas, ņemot vērā viņas visu stāstus, vai ne, pa svecēm. Jā. Viņi ir, tā kā es šo lasīju, man likās, bet kurš cits? Brīnišķīgi. Brīnišķīgi šittāds. Uz šādas te nots, jā. Paldies tev liels, kā atnāc. Es tev redzu, kur tā grāmatiņa. Atšķir, kur vēlies, un droši var arī ielikt iekšā šo te, ko atnes šodien, sarakstīt šos te divus padomus. Jā, paldies visiem, kas klausījās. Paldies tev vēlreiz, kā atsaucies. Man šķiet, ka bija baigi forša saruna. Un, ja kādreiz, saproti, ka ir vēl kaut kas, ko teikt, kaut vai, tur mēnesis, gads pagājis, un tev tāds, 20 minūšu saruna, tā varbūt būtu, vai ne? Bet tev jāpasaka, tu zini, ka durvis un sirds ir atvērta, droši nāc ciemos un izstāst tev kādu padomu. Jā, paldies tev. Jā, paldies. Un paldies visiem, kas klausījās. Tiekamies šajā un nākamajās epizodēs. Atā visiem.